Sveicināti! Mani sauc Jana, un es vēlos iepazīstināt jūs ar savu pētījumu, kas veltīts savstarpējās saiknes izpētei starp kriminālām attieksmēm, kas vērstas uz vardarbību, un personības iezīmēm vīriešiem. Vardarbība ir globālā problēma, kas var aizskart visas cilvēka dzīves jomas. Kriminālā vardarbība ir viena no vairākiem vardarbības veidiem, kurā iekļaujas tikai tie vardarbības akti, kas ir pretlikumīgi un parasti iekļauj sevī fiziskā spēka pielietošanu. Tas nozīmē, ka cilvēki ar pozitīvo kriminālo attieksmi pret vardarbību ir gatavi un uzskata pa pieņemumu noziedzīgu aktu veikšanas laikā pielietot fizisku spēku. Ir zināms, ka vardarbīgi noziedznieki reti specializējas tieši uz fiziskā kaitējuma sniegšanu. Biežāk viņi ir daudzpusīgi noziedznieki, kuri apzināti vai neapzināti izvēlas paplašināt savu kriminālo uzvedību, ievēršot tajā vardarbības elementus. Man radās jautājums, vai šī vardarbīgā ceļa atbalstīšana ir saistīta ar kādām iedzimtām, noturīgām personības iezīmēm. Tā par pētamām personības iezīmēm tika izvēlēti psihotisms, kurš raksturo cilvēku kā egoistisku, paviršu, nejūtīgu pret citiem, neirotisms, kuram raksturīga raizēšanās un emocionālā nestabilitāte, un ekstraversija, aktīvi, komunikabli un impulsīvi cilvēki. Dotais pētījums tika veikts uz neieslodzīto vīriešu izlases. Pētījumā piedalījās 192 vīrieši no 18 līdz 39 gadus veci. Kriminālo attieksmi pret vardarbību izpētēji tika pielietota metodika Kriminālo attieksmi pret vardarbību skala, kurai dotajā darba ietvaros veiksmīgi tika veikta turpmākā lingvistiskā adaptācija. Personības iezīmju mērīšanai tika izmantota saicināti labotā Aizinga personības aptaujas versija, kurai arī tika veikta lingvistiskā adaptācija krievu valodā. Šīs metodikas ir salīdzinoši nelielas pēc apjoma un izveidotas tā, lai būtu saprotamas arī ieslodzītiem ar zemu izglītības līmeni, kas padara tās par jaunu, vērtīgu instrumentu turpmākajam darbam ar Latvijas ieslodzītiem. Iegūtos datus apstrādāja ar korelācijas metodēm, kas ļāva ne tikai pierādīt saikni starp kriminālām attieksmēm pret vardarbību vīriešiem, bet arī parādīt, ka šī saikne atšķirās vīriešiem ar vāju vai stipru šīs attieksmes izpausmi. Izveidojot daudzfaktoru regresijas vienādojumu, izdevās pierādīt, ka personības iezīmes un galvenokārt psihotisms tiešām var prognozēt kriminālo attieksmi pret vardarbību izpausmes stiprumu un skaidrot no 13 līdz 34% faktoru, kas ietekmē šo attieksmi. Iegūtie rezultāti ļauj labāk saprast kriminālo attieksmi pret vardarbību psiholoģiskos mehānismus, kā arī var būt praktiski izmantoti preventīvo pasākumu novērtēšanai un uzlabošanai, kas vērsti uz kriminālo attieksmi veidošanas novēršanu vai izteiksmības samazināšanu.